Valdībā. Zaļo un Zemnieku savienība šodien nelabprāt tomēr pieņēma vienotības piedāvājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vietā uzņemties atbildību par pašlaik Arta Pabrika vadītu aizsardzības ministriju. Zaļās partijas līderi gan norāda, ka līdz ar to jau valdības pamatos ir ielikts konflikts. Turpina Aleksis Zoldners. Vēl tikko Artis Pabriks bija vienotības kandidāts uz premjera amatu, taču partijas spice nolēmusi, ka jaunajā valdībā pašreizējam aizsardzības ministram vieta vairs neatradīsies. Pabrika amats upurēts, lai beidzot panāktu vienošanos ar Zaļo un Zemnieku savienību par iekļaušanos Laimdotas Straujumas ministru kabinetā. Zaļie zemnieki gan pieprasīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, taču tā vietā viņiem šorīt vienotība piedāvāja aizsardzības ministra posteni. Vienotības prioritāte ir izveidot stabilu valdību, kura var strādāt un ar domu, ka viņi var strādāt arī pēc nākamajām vēlēšanām. Savukārt attiecībā uz aizsardzības ministru un Pabriku kungu, ļoti augstu vērtējot viņa profesionalitāti, vienotība arī vērtēja to, ka viņš piedalīsies Eiroparlamentu vēlēšanās, un tātad mēs šobrīd runājam par ministru visdrīzāk uz 4 mēnešiem. Pats Pabriks uzskata, ka arguments par viņa kandidēšanu Eiroparlamenta vēlēšanās ir pievilkts aiz matiem, jo viņu var arī neievēlēt. Pēc Pabrika domām viņa amats upurēts citu interešu vārdā, jo vienotībai prioritāras ir tās augtās saimnieciskās ministrijas. Ziniet, es saviem studentiem politoloģijā parasti stāstu, ka politiskajā vidē nevajag apvainoties par uzmešanu. Tas ir viens. Bet, ja mēs runājam tīri strateģiski, manuprāt, šāda veida sarunu pavērsiens īsti nav izdevīgs ne no valsts interešu puses skatoties, ne arī no partijas interešu puses skatoties. Man liekas, ka patreiz mēs esam aizgājuši otrā grāvī, kur principā mēs mainām visu tikai tāpēc, lai būtu valdība, un tas, manuprāt, nav īsti pareizi. Vakarā kļuva zināms, ka Zaļie zemnieki vienotības piedāvājumu pieņems un aizsardzības ministra postenim virzīs jomā nepieredzējušo Raimondu Vējoni. Ja mēs nedarītu šādu lēmumu, tad šīs valdības veidošanas sarunas varētu apstāties. Ja? Un šajā situācijā es domāju, ka ja visi gaida pēc iespējas ātrāk jaunu valdību, tad mēs arī esam gatavi šādu soli. Āboltiņi uzskata, ka tas palīdzēs izveidot valdību, kas spēs sastrādāties. Varbūt ne visai viegls, ne visai ērts kompromiss, bet ja mēs paturam kā prioritāti, ka šī valdība ir izveidojama tā, lai nebūtu jau viņas pamatā ielikt konflikti, tad šāds kompromiss ir. Tikmēr zaļie norāda, ka to prioritāti joprojām ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tieši Reforma partija iebildusi, ka Zaļie zemnieki pārņem šo ministriju. Tāpēc Zaļās partijas pārstāvji uzskata, ka līdz ar to valdības pamatos tomēr ir ielikts konflikts. Konflikts jau ielikts sākumā pasakot, ka kādam citam nedod kaut ko. Tas nozīmē to, ka nav jau viņi šīs līnijas izdēruši sarkanās, kā paši agrāk bija teikuši. Līdz ar to pašreizējo ministriju sadalījumu ir gatavi atbalstīt visi politiskie spēki, kas veidos nākamo valdību. Tātad ir ļoti ticami, ka Laimdotas Straujumas valdības portfeļu sadalījumā vairs nekas nemainīsies. Vienotība iegūtu premjera posteni, kā arī veselības, izglītības un zinātnes, finanšu un satiksmes ministrijas. Zaļo un Zemnieku savienībai pienāktos labklājības, aizsardzības un zemkopības ministrijas. Reforma partijai piedāvātas ārlietu, iekšlietu un ekonomikas ministrijas, bet Nacionālajai apvienībai kultūras, tieslietu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Aleksis Zoldners, Raits Valters, LNT. Jutai Strīķei atkal uzteikts darbs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jaroslavs Streļčans